Ir pilnīgi dabiski, ka māja pirmajā nedēļā, tīpaši tas ir 2010. Gada mājas, ir vēlams vai vērtīgi atskatīties uz iepriekšējiem 20 gadiem, kas iezīmē to, ko Latvija šajā laikā ir vai nav padarījusi. Un tas ir tas, kas arī apkārt notiekās, un to dažu pārdomas es arī tam veltīšu. Es gribēju sākt ar divām piezīmēm. Viens, manuprāt, būtu pilnīgi saprotams, ja arī Latvijas politiskie spēki dot savu vērtējumu, tādu pietiekami pragmatisku tam, kas ir noticis vai nav noticis Latvijas vēsturē, politikā, ekonomikā, sabiedrībā 20 gadu laikā. Tas, zinām, mērā parādīt viņu spēju spriest ilgtermiņā. Un otrs, es pieņemu, ka paiet šim datumam visvēlamāk vai vislabāk būtu nevis turpināt raudzīties, kas, ko, kā izdarīja vai neizdarīja, vai arī ko varēja darīt savādāk, bet sāk skatīties jau tad no nākošās 10 vai 20 gadus atpakaļ, un tajā salīdzinājumā iespējams redzēt daudz procesu citā gaismā. Par to es arī savas pārdomas gribēju veltīt. Viens, ko mēs redzam, kas ir noticis šo 20 gadu laikā un kas tiešām būtiski ietekmēs nākošo 20 gadi, ir tas, ka Latvijā salīdzinot ar 80 gadu beigām būtiski gandrīz 2 reizes ir samazinājusies dzimstība un iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 16%. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam salīdzinoši mazākā valstī ar drūmākām cerībām un iespējām nomainīt paaudzes pēc šiem 20 gadiem. Un ja nekad agrāk, varbūt izņemot dažus vēsturiskus mēra laika brīžus, Latvijā demogrāfija nav bijusi fundamentāla valsts pastāvēšanas problēma, bet tagad tā ir. Es domāju, ka tā ir viena lieta, kas ir skaidri redzama, ja skatās 20 gadu un vairāk perspektīvu gan pagātnē, gan nākotnē. Es domāju, ka tur ir steidzīgi un jādara kaut kas un jāliek to kā valsts darbības prioritāte. Otra lieta, es domāju, ka tas ir savstarpēji saistīts, ir tas, kas ir noticies un kas notiksies ar laukiem. Ja ir cilvēki, kas atcerās, un tie, kas neatcerās, būtu vērtīgi atgādināt, ka 90. gadu sākumā saistībā ar neatkarību bija pietiekami salīdzinoši plaša kustība atgriezties atpakaļ laukos, tīpaši denacionalizētajos īpašumos, kas ir tad mantoti no vecvecākiem, un uzsākt zemnieka dzīvi, lauksaimniecības aktīvu darbību, arī laukos notika pārmaiņas, un tas iezīmē tādu zinām būtisku tādu transformāciju no padomu laika, sovhauza un kolhoza laika. Tagad, ko mēs redzam, ir tas, ka tie uzstādījumi un ieceres ir nonākuši samērā konfliktējošā situācijā, ir dažādi, nereti pretdarbīgi un pretdarbojoši procesi. No vienas puses mums ir lielas saimniecības laukos, no otras puses ir joprojām liels skaits nelielu saimniecību, kuru ekonomiskā aktivitāte varbūt neļauj cerēt uz ilgtspējīgu dzīvošanu pieaugošas konkurences apstākļos. Tad mums ir bioloģiskās saimniecības, mums ir novārtā pamestas mājas un saimniecības, viens mums ir aktīvi lauku centri, un otras puses depopulācija un aizbraukšana no viensētām un mazākām vietām. Domāju, ka priekšstats un redzējums par to, kā laukiem attīstīties, ir absolūti prioritāte tuvākajā laikā, gan tāpēc, ka lauki ir nozīmīga Latvijas tautas dzīves vieta. Vismaz 30% turpinās dzīvot arī vēl pēc gadiem 10-20 laukos un mazās pilsētās. Un arī tāpēc, ka lauki, protams, ir daļa no identitātes paštēla, un šeit nevajadzētu atstāt visu pašplūsmā, un gan jau tad jau redzēs, kā būs. Vai arī atstāt likteņu, ja precīzāk sakot, Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas likteņu varā. Trešā lieta, manuprāt, ir, un to gan jau vairākus gadus atzīmē, ka valstī biedējoši, un varbūt politiskajā sistēmā biedējoši, ir tas, ka Latvijas iedzīvotāji, vēlētāji, pilsoņu uzticības līmenis saviem pašu nacionālajiem institūcijām, sākot no parlamentu un beidzot ar tiesām un policiju, ir salīdzinoši ļoti zems. Ja? Vismaz 2 reizes zemāks nekā apkārtējās valstīs. Un, protams, pie neliela iedzīvotāju skaita, kāds Latvija ir, 2 miljoni drusku vairāk, tas ir diezgan pārsteidzoši. Ja? Tas ir, daži saka, ka gan pazīstat viens otru un tik lielā mērā neusticaties viens otram.
Protams, politisko institūciju funkcionēšana un spēja pieņemt parātīgs lēmumus, ātri pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, ja, ir noteikti apgrūtināti, ja iedzīvotāji neusticās, un tad ir daudz lielāka iespēja, ka tikai atsevišķas grupas nelielas varēs īstenot savus intereses par spīti tam, ka, teiksim, nodokļus maksā. Visi, es domāju, ka šī lieta, ja, nacionāla valsts institūcijas un iedzīvotāju uzticēšanās tiem ir nākšos 10, 20 gadus vēl viens kritisks jautājums. Visbeidzot, ceturtā lieta, kas saistās ar neatkarības atjaunošanas 20 gadi un iezīmē arī to perspektīvu uz nākotni, ir tas, ka par šo laiku mēs patiesībā bijām laimīgā kārtā pasargāti no globalizācijas triecieniem. Lielā mērā tas, ka mēs iestājāmies saulaicīgi un ātri Eiropas Savienībā un NATO, jau arī pirms tam jau abas organizācijas, zinām mērā, nodrošināja tādu spilvenu un sadarbību ar pirmsstruktūrāliem fondiem, tā sauktiem, ka daži atcerās varbūt. Tas ir no vienas puses ļāvis mums, teiksim, izvairīties no kādiem masākiem triecieniem, no otras puses, protams, nav pieredinājis racionāli, saprātīgi reaģēt uz krīzes situācijām, ko mēs arī tagad redzam 8., 9., 10. gadu laikā. Es domāju, ka tas, kā Latvija varēs nostāties un aktīvi darboties starptautiski, globāli, sākot no mājsaimniecībām, ja, kuras arī pieņem lēmumus, kas ir saistīti ar globāliem procesiem, gan profesijas izvēle, gan kredīts, gan izglītības vieta, ja, un ejot uz uzņēmumiem, uz lielākām saimniecībām un arī valsts. Domāju, ka tas ir vēl viens tāds kritisks punkts, kurā Latvijas iespējas veiksmīgi un sekmīgi svinēt, piemēram, arī nākšo 20 gadu ir atkarīgs no tā. Tādējādi, kā mēs risinām demogrāfiju, kā mēs risinām lauku jautājumus, kā mēs risinām politiskās varas, uzticības jautājumu un kādā veidā mēs sagatavojamies globālajai konkurencei, tie ir nākošās 20 gadus, manuprāt, viena no svarīgākajiem jautājumiem, un domāju, ka tiem vērts ir neaizmirst vai vēl tieši otrādi jau sākt ļoti aktīvi domāt tagad, pēc tam, kad mēs esam pabeiguši sēdēt pie atmiņu ugunskura. Paldies!